gan jāuzteic. Pagaidām Latvijas izlase ļoti zolīdi cīnās, bet 11 metru soda sitiens tiek nogāsts Ukraiņu spēlētājs solaukumā, un Andrim Treimanim nekas cits neatliek, kā nozīmēt 11 metru soda sitienu. Šķiet, vaininieks bija 4. numurs Gulbs un 21. numurs Mihaila Čenko izpildīs 11 metru soda sitienu. Lieliski iespēja Ukraiņas izlasē izvirzīties vadībā. Ceram, ka Zomers spēs atvairīt Mihaila Čenko pret Zomeru, un Zomers neuzmin, un Ukraiņas izlase izvirzās vadībā no 11 metru soda sitiena. Bogdans Mihaila Čenko izvirz vadībā Ukraiņas izlase šīs dienas spēlē. Visai muļķīgi tur paklupināja Mihaila Čenko šķiet soda laukumā. Kristers Gulbis lieliski izklupienā nospēlē šķiet Gulbs un spēja izsist Ukraiņiem bumbu no kājām, bet tomēr vēl joprojām Ukraiņas izlases ofensīva turpinās, piespēle soda laukumā un vārti. Diemžēl Latvijas izlase atkal lielaiž un 0-2. Ukraiņas izlases ilgstošā ofensīva atkal atmaksājās, un Ukraiņas izlase jau panāk 2-0. Labi piespēle, tur bija Ukraiņas izlases spēlētāji izpildījumā. Protams, arī ja vēl atgādinām par pagājušā gada federācijas kausu, tad Latvijas izlase aizspēlējās līdz pat finālam, kur piekāpās jau minētajai Ukraiņas izlasei ar rezultātu 1-3. Un trešo vietu tajā turnīrā aizcīnīja Somijas izlases futbolisti. Tomēr šogad Soma nav, šogad ir cits izlases. Labs moments un 3-0. Lieliski saspēle sanāk Ukraiņiem. Un 3-0 šķiet panāk 15. numurs, proti Sergejs Čobotenko. Lieliski piespēle no partnera. Čobotenko pavisam viens pats nepiesakts paliek un panāk jau graujošo 3-0.